Labdien, šodien es spēlēšu Minecraftu 14. daļu, un es, kā es teicu, 13. daļā es strādāju tādā pilī, un tagad parādīšu, kā izskats mana māja no iekšpuses. Tie, kas skatījās 13. daļu, tie jau redzēja, man tāda maziņa mājiņa ir, bet iekšpusē nav, tāda normāla ir. Tā, es tu parādīšu noras. Ekor apmēram tāda mājiņa ir noras. Šitais ceļš uz manu darbu. Es te ar vagonu braucu. Tā par nedēļu sūtījuši savu māju. Uzvaršu durvis. Rekor, man ir otrais stāvs un pagrabs. Otrajā stāvā man ir lāde, kur man visādi tādas lietiņas. Smaragmens, gulta vēl viena, sniegs, ķieģeļi, ķirvis. Man arī šķērsnis pārējais. Apakšējais, it kā pagrabs. Pirmais man te ir tāds bārs, līdzīgs. Es te stāvu un es kā līdzīgs bāram. Tālāk, rekur ir. Šitien ir man noliktava tāda ar cūku radītajām molām. Te vēl būs vagons, ar kuras parasti uz darbu braucu. Tā vispārējais, kas man parasti liekas ir. Un šitā man dārguma lāde. 64 metāli, diamanti, nakts redzamība. Tas nav tā. Un te redstones vēl ir un dinamīts. Es tā parādīšu tagad, tie, kas skatījās 13. daļu, zina to ceļu uz darbu, bet es varbūt varu uztaisīt vēl vienu. Kaut kādu ceļu, kaut kādu ciematu iedzīvotāju. Līdz tā ir dārguma lāde. Nodarīšu šitais. Ko tu tagad taisīsi? Ceļiņu. Jā, tagad Ričards taisīs ceļiņu uz pie kāda iedzīvotāja mājas. Jā, lai, zinat, ka iedzīvotāji var pārdot tev kaut, samainīt savu lietām un dot smaragmeņus. Vai mainīt smaragmeņus. Jā. Tā. Atradīšu nosakni kādu māju. Baznīca. Jā, jūs zināt, ka pat iedzīvotāji baznīcas taisa? Man liekas, ka šitā ir bibliotēka. Gaidiet. Jā, tā ir, bet izskats, ka viņa ir pamesta. Labi, viņa man nebūs nekam vajadzīga, tāpēc, ka tur neviens izskats, ka, dzīvo kāds. Bet tāpat man nevajadzīga bibliotēka. Oi. Paskatīsimies, kas... Oi. Tas bibliotēkas ir. Normāls vaiņa. Un tad, kad jūs skatāties šito video, tad lūdzu nelieciet pirkstiņu uz leju. Vienkārši Ričardam tāpēc karās dators viņam ir jau vecs un tāpēc viņam karās viss. Un nelieciet pirkstiņu uz leju. Lieciet labāk pirkstiņu uz augšu. Beidz dziedāt. Nevar atrast īstās lietas. Ko? Beigās kaņa iznāk. Puk, 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 puk. Tā kā kāds pirž. Puk, 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 puk. Tā. Nekur man ceļš būs pie iedzīvotāji. Tagad paliek viena lieta. Un tagad ir 9. Kādēļ tas jādara? Tie, kas ja kāds nezina, priekš kā mēs šitās lāpas jāliek priekš sliedēm. Tās ir sarkakmens lāpas. Jā. Es patiešām pati nezinu, priekš kā viņas jāliek. Lai ātrums būtu ātrāks.
Nelās liedzas darbotos. Nu, vai arī slēdz darbotos. Nu, jā. Bet es spēlēju planšu tādu, tur slēdzas darbotos, kas šitā. Redziet, man tur tāda mājiņa ir. Nu, tagad viņa ir tāda maziņa ļoti, bet tā viņa lielāka ir, tā viņa, nu, tagad pie tuvāk, tā viņa daudz lielāka ir. Ja tā ir tā mana pils, kuras, nu, vēl neesmu pabeidzis. Un tagad nobrauc pa to amerikāņu kalniņu. Nē, labi. Es nevaru paņēmu agoni. Man aptika. Vai! I'm believe I can fly. Tev tur ir vagoniņš. Es izbraukt jau. I believe like it just one. Tā. Let's go! Varbūt tagad kļūkos vēl vairāk nekā parasti. Kādēļ? Te daudz pagriezieni ir. Let's go! I believe I can fly. Nē. Šeit ātrs karsolīts. Un to caurumā. Nē. Aha. Nav mēs tik arī īsti. Nu, vajag interesants kalniņš. Nu, mana pils bija tuvāk tagad izskatās šitādi. Un, ja kāds neredzēja, ka, nu, neskaties tieši 13. daļu, tad es tur rādīju, kā izskatās Elis portāls un Ender portāls. Nu, man liekas, ka lielākā daļa zina, kā izskatās Elis Ender portāls. Nu, šitā izskatās Elis portāls. Bet ir tur tāda aplīša ir. Es tagad parādīšu jums Ender portālu. Tā. Un šitā izskatās Ender portāls priekš tiem, nu es parādīju priekš tiem, kuri nezinu. Ui, šis izskries ienā. Bet jau 15. daļā spēlēs Patricija un es filmēšu. Nu, bet šitā būs, nu, viena no daļām, kur mani pils šitā. Un tad jau pats spēlēšu.